Sveiciens visiem plašajā pasaulē. Sveika, Kristīna. Mēs esam nākuši kopā ar Kristīnu, lai jums pastāstītu kaut ko ļoti, ļoti, man liekas, šim laikam ļoti svarīgu un ļoti, ļoti vērtīgu. Un tāpēc tātad man būs jautājums uzreiz Kristīnai. Tie, kas nezin, kas ir Kristīna, Kristīna Alberta ir naudas un biznesa mentore. Un tieši tāpēc arī mēs šodien mazliet jums pastāstīsim par to, ko tad darīt ar savām finansēm un kādas iespējas mēs jums piedāvājam. Un es tev uzreiz, Kristīna, vaicāšu tātad. Mēs esam izveidojuši 28 dienu programmu, 28 dienu programmu Tavs uzkrājuma rekords, kurā mēs 28 dienu laikā palīdzēsim cilvēkiem vai iemācīsim cilvēkiem izveidot savu uzkrājumu. Man uzreiz tev ir jautājums, kāpēc tev liekas, ka tas šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāli mums visiem? Man liekas, ka finanšu lietas ir vienmēr bijušas aktuāli, bet visaktuālāk tāpēc, ka sievietēm šī tēma bijusi ir vienmēr tabū, vai vienmēr mēs par to nerunāsim, vai man pašais līdz 30 gadiem savu naudu atdevu vīram, jo es nezināju, kā to menedžēt, un mēs esam kļuvušas apzinātas, un mēs saprotam, ka dzīve notiek, ka mēs nevaram būt atkarīgas no partnera, no vīra, no vecākiem, no draugiem, no paziņām, ka vienīgais cilvēks dzīvē mēs esam es pati, tu pati, kura var uzbūvēt savu drošo dzīvi. Un vislielākais, man liekas, atklājums ir tas, ka tās, kuras reizēm ir piedzīvojušas vai nu šķiršanos, vai nu partnera aiziešanu, vai pašas aiziet, vai arī nevar aiziet tā iemesla dēļ, ka vienkārši tās naudas nav. Un tāpēc mums par to ir jādomā, un jau daudz ātrāk nekā 30 gados, bet nav jau par vēlu arī to darīt vēlāk, galvenais to sākt. Man liekas, par vēlu nav nekad, tāpēc nav vecuma ierobežojumi. Tātad mēs mācīsim cilvēkiem menedžēt naudu. Kas, tā kā 28 dienas menedžēt naudu, kas man būs jādara? Ja kas cilvēkam, kas atnāk, kas viņam būs jādara? Tas būs visvienkāršākais projekts pasaulē. Tev jābūt tikai tavam telefonam līdzi. Mēs uztaisīsim Telegram grupu, kur dienā būs viena ziņa. Tas var būt uzdevums, bet tā var būt tikai iedvesma vai tikai impulss, lai tevi vedinātu uz domām vai darbībām, kas ir saistītas tieši ar tavu kontu, naudas maku, tavām finansēm. Un šīs 28 dienas mēs būsim tavā kabatā, jo mēs parādīsimies vienreiz dienā ar kaut ko īpašu, lai tas tev palīdzētu domāt par finansēm, bet kas tas tieši būs, to tu uzzināsi, esot šajā treniņā, šajā 28 dienu rekorda uzkrājuma laikā. Un nākošais visbiežāk, un tagad ir vasara, un visbiežāk, ar ko mēs sastopamies jautājumu, man tam nav laika, vai cik tas paņems laiku, vai kur lai es atrodu laiku, un tāpēc mēs bieži vien šādas lietas vienkārši atliekam uz vēlāk. Ko tu gribi pateikt par to, varbūt tās cik laika tam visam, 28 dienas, pirmkārt, tas liekas ir daudz, bet ja tu saki, ka tā ir tikai viena ziņa dienā, tad vai viens impulss vai doma dienā, kas man veicina uz rīcību, tad ko tu vari teikt par to, cik tas laiku aizņems? Pirmkārt, es teikšu, ka, ja tās ir tavas finanses, tad tai jābūt prioritātei vismaz pirmajā triniekā, un tam ir jāvelta ar vai bez izaicinājuma vismaz kāda pusstunda dienā, lai tu varētu tiešām menedžēt savas finanses. Bet es apsolu, ka tas nebūs ilgāk par 15 minūtēm dienā, reizēm tā var būt tikai minūte. Galvenais šajā
visā procesā, kad tu sāc apzināties un trenēt savas smadzenes un piekopt ieradumus. Pieņemsim, tu ej uz veikalu, tu izdod naudu, ar kādām sajūtām tu izdod naudu un viņas piefiksēt, un tas tev prasa, nu cik varbūt 10 sekundes, varbūt 15 sekundes, un ar to padalīties čatā, jo kā tu zini, tā grupas enerģija, grupas spēks, tas ir visiedarbīgākais veids, kā to panākt. Jā, tad, kad liekas, nu ko es tur, es jau tādas lietas daru vienīgā, nē, tu būsi grupā, un es tev varu pateikt, ka 1 minūte līdz 15 minūtēm tas ir maksimums, un ar šo tu vari iekrāt tiešām pamatīgu summu, lai tu vari pēc tam to ieguldīt pēc saviem ieskatiem, vai varbūt ieskatīties arī, ko mēs piedāvāsim turpinājumā, bet galvenais, ka tu zini, ka ikdienas darbā vai darbībās tu vari reāli krāt naudu, savu naudu. Un man liekas, tam ir jākalpo kā augstākajam mērķim. Jā, tas par to, ka tam ir jābūt mūsu tajā dienas ritmā un dienas plānā, tas ir noteikti, jo nauda ir enerģija un attiecīgi, kā mēs pret viņu attiecamies un kā mēs pret viņu izturamies un kā mēs ar viņu komunicējam, no tā ir arī daudz kas atkarīgs, jo arī, ja nauda ir enerģija, tas nav tikai stāsts par to, ka tu ej un tērē un vai tu ej un saņem viņu, tas arī ir stāsts par to, kā tu ar viņu miedarbojies, kāda tev ir attieksme pret naudu, un tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Un to visu mēs tā kā tam visam pieskarsimies šajās 28 dienās. Ja? Jā, varbūt tu, Eva, gribi arī pateikt, kādi uzdevumi būs no tavas puses, jo no manas puses es gribu īsi, praktiski un tā, lai tu sajūti katru dienu pēc tām pāris minūtēm, es kaut ko sevis labā izdarīju. Ko tu mums palīdzēsi darīt? Pirmām kārtām paldies tev par to, ka tu piedāvāji šo projektu veidot kopā. Man tā arī ir jauna pieredze. Un tas, iepazīstoties ar tavu šo projektu, es ieraudzīju, mans pienesums varētu būt varbūt tā sadaļa, kas palīdz šī enerģētiskā sadaļa, kas palīdz noturēt fokusu, kas palīdz virzīties uz priekšu, kas palīdz neapstāties, kas palīdz saprast, kas notiek. Un tāpēc manas dienas būs sestdienas, svētdienas, un Kristīna savukārt nedēļas laikā katru dienu dos savus uzdevumus un jautājumus un darbības un visu pārējo. Un savukārt es pieslēgšos sestdienās, svētdienās, un es došu reālas prakses, kas jums palīdz tīri enerģētiski un emocionāli būt gatavam darboties, sadraudzēties un komunicēt ar šo naudas enerģiju. Tā kā es domāju, projekts ir tāds, kāds nav nekur vēl bijis, jo svarīgs pasākums, jo daudz kas mainās, un arī mūsu šī te mācēšana, nemācēšana attiecībās ar naudu ļoti, ļoti daudz ko ietekmē šobrīd mūsu šo te gan finansiālo stāvokli, gan arī mūsu pašsajūtu un visu pārējo, jo man liekas tā, ka naudas esamība ir viens no tādiem pirmkārt labklājības rādītājiem, otrkārt tu emocionāli jūties daudz stabilāks, un tad, kad tu jūties daudz stabilāks, tu vari radīt kaut ko. Ja tev ir šī iztrūkuma sajūta, šī baiļu sajūta, šī nedrošības sajūta, tev arī grūti kaut ko radīt un pienesumu dot pasaulē. Tāpēc ir ļoti svarīgi šo te naudas enerģiju un šo te komunikāciju menedžēšanu sakārtot. Pilnīgi noteikti. Tagad ir vasara un ir laiks to darīt viegli, brīvi, gaisīgi. Jā, un vasara arī tā, kad gribās tērēt. Ja, ziemā, tu tā kā esi tāds savā kaut kādā kūniņā, bet vasara ir tā, ka tev gribās vairāk zāru un būt, un tāpēc arī ir svarīgi iemācīties šo naudu menedžēt, jā, un sakārtot. Es domāju, ka mēs esam māķu lupā iemetuši.
Tātad no 3. jūnija līdz 30. jūnijam, 28 dienas, Līgo un Jāņus mēs varēsim svinēt un tērēt naudu. Jā, super. Un būsim kopā ar visiem, kam tiešām gribās šajā visā kaut ko ļoti, ļoti sakārtot un kas redz, ka tas var viņiem izmainīt šo te, kā es saku, komunikāciju, jeb sadraudzēšanos ar naudu. Nobeigumā, Kristīnī, ķirsīts uz tortīti, ko tu gribi novēlēt tik vienam cilvēkam, arī tiem, kas varbūt tās šoreiz teiks, nē, es šoreiz palaidīšu, lai gan es jums to neiesaku darīt, jo es nezinu, kad būs nākošais kaut kas tāds. Ko tu gribi mums ceļa maizē iedot līdzi? Jā, pirmkārt, nepalaist šo pasākumu garām un izdarīt tieši to vasarā, tāpēc kā, manuprāt, ja tu esi īsts cilvēks ar uzņēmēju domāšanu, tev ir jādara tad, kad pārējie atpūšās. Man liekas, man personīgi vasaras ir vienmēr bijuši visintensīvākie darba laiki, jo tad pārējie atpūšās un es savas kamanas būvēju vasarā, ja godīgi. Ja tu tomēr nejūti, ka ir īstais laiks, tad dari to vienatnē. Jā? Es tikai garantēju, ka komandā to darīt ir vieglāk, bet tu tāpat vari katru dienu atvērt savu kontu, savu naudas maku, paskatīties, kas tev ir palicis, ielikt to kraikasē un neņemt ārā līdz gada beigām. Un pēc tam to naudu nevis tērēt, bet paskatīties, kā tu viņu vari ieguldīt vai nu uz procentiem, vai, ja tu jau esi, kā saka, profiņš, vai nu akcijās, vai uz procentiem, vai atrast kādus finanšu projektus, produktus, lai to vairotu. Nav runa nopelnīju, iztērēju, bet nopelnīju, ļauju tai naudai būt pie manis, viņu uzkrāt, investēt un vairot. Vai nu ar mums, vai nu bez mums, bet dari to. Jo laiki ir nestabili, kā nekad, un tu ļoti labi zini, ka bez naudas tu esi kā bez kurpēm. Jā, nekur tālu netiksi. Labi, tad, mīļie, sekojiet līdzi. Tātad mēs sākam 3. jūnijā, 28 dienas, gaidam ikvienu un pavadīsim kopā brīnišķīgu un vērtīgu piedzīvojumu, treniņu, programmu 28 dienu garumā. Paldies tev, Kristīnīt, un tiekamies. Tiekamies, paldies, paldies. Atā.